Sveiki, mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnas stāsti, ja man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvs stāsts, pozitīvs sveiciens visiem pozitīvi radošiem cilvēkiem. Jā, šeit pat Latvijā. Laiks parādīties arī novembrī, bet šajā stāstā jūs redzēsiet mazus kadrus no Itālijas, no manas iedvesmas vietas Latvijā, no jūras. Jā, un te jau redzēsim, ko vēl. Bet es ceru, ka jums ir tēja, kafija vai adīklis, jo mazliet man stāstāmais ir. Bet tātad, jā, iepriekšējā mēneša, tas ir oktobra beigās, es biju Itālijā, 23–25 grādi saulē, ēnā, saulē 30 grādi, mazliet pabaudījām ar mammu Romu, un pēc tam atbraucām uz Latviju plus 6 grādiem, jā. Es ceru, ka jūs kādu saulēnu kadru jums ielieku, forši, viss ok, tikai tie 30 grādi, tie tādi karsti bija saulē, bet ēnā bija patīkami. Šodien es esmu savā meža džemperītī, un es ceru, ka es neesmu aizmirsus vismaz šeit uzlikt, kā pamatā tas ir adīts, tātad kaut kāds svētku, es nemāku iztulkot, nav svarīgi, kaut kāds svētku džemperīts, Ziemassvētku džemperīts, man viņš ir meža džemperītis, jo tur ir visādi zaķi, vāveres un ķepas, un, protams, briedīši, viss, kas vajadzīgs. Es gribēju vēl šo džemperīti pabaudīt, šis ir stāsta sākuma džemperīts. Būs atkal pārģērbšanās. Bet tā kā es gribu mazliet pabaudīt ilgāk šo džemperīti, tad turpināšu ar iegūmiem. Bet tātad šis džemperīts bija adīts no Clip & Saule, 3. izmēra adatas, un ja es rēķinu kodības skalā ir tāda, ja nav, būs, tad, ja no 0 līdz 10 ir viskodīgākais, tad šis džemperīts varētu būt, 2, 3. Man ir uz plikas miestēt uzvilkts. Es nejūtu, ka viņš baigi kostu. Tā kā, man liekas, viss kārtībā. Jā, bet tagad laikam sākšu ar ieguvumiem. Tā kā es iepriekšējā mēnesī ļoti cītīgi centos veseļoties, un nekāda iepirkuma man nebija, tad šajā mēnesī es mazliet norāvos patērējos labi. Diezgan daudz, un es jums gribēšu parādīt 3 dažādas dzīves, kas man sirsniņai tuvas. Protams, iepirku vēl visu kaut ko citu, bet pašlaik es tādas foršākās. Pirmās es jums parādīšu. Šīs te ir no Jans from Italy. Redziet, cik skaistas krāsas. Tā, rozā ir tāda, kādu jūs redzat. Tās ir mohēriņas. Tā ir mohēras dāvanu kaste, kur es nopirku saviem tālākajiem projektiem. Man ir idejas, man ir super. Es mazliet bišķi netieku uz priekšu tam visam līdz, bet, man tik skaists idejas tam visam. Es ļoti ceru, ka man sanāks realizēt. Nākošā lieta, par ko es gribēšu jums parādīt, ir jāskatās adīšanas podkāsti, epizodes, vienalga, kā jūs to nosaucat. Man ir stāsti. Jo tajos vajag daudz ko var jaunu uzzināt. Man šoreiz jāsaka, es laikam esmu kaut kādā atpalikusi, jo es nezināju, ka Jārnārt arī ir zeķu dzīve. Un vēl pie tam viņš saucas Forza, jā.
Es tiešām nezināju, ka Jāra Artam ir zeķu dzija. Nu, tā kā es to uzzināju, starp citu es uzzināju to no Jekaterinas, kas ada Turcijā, un viņa bija uzadījusi zeķes, ja nemaldos no šādas te krāsas. Es loģiski, es nopirku, ne, ja pērk, tad pērk uzreiz vairākas, vai ne? Bet tad es mazliet pastāstīšu par viņām. Tātad metrāžu standarta 100 grami, 420 metri, 75% ir vilna un 25 poliamīds. Nu, standarta zeķu dzija. Bet viņām šīs te divas, redziet, viņas ir tādas īsti izteiktas spiltas. Es tā skatos, tās būs svītrainas zeķītes. Krāsņas ir īstas, spiltas, foršas. Manai meitai viņas ļoti patīk, jaunākajai. Un tad es nopirku 3 šādas. Un mana meita jaunākā teica, viņas nav foršas. Tāpēc, ka viņas ir raibas. Ziniet, kā es teiktu, tā kā atšķaidītas. Es nezinu, kā to izteikt, bet tā kā caur ūdens virsmu skatītos un ka nav īsti izteiktas krāsiņas, viņas ir tādas, es nezinu, kā pareizo vārdu nosaukt. Bet es redzēju tik skaistas tas rezultāts, bet viņa nav spilgtā, viņa ir visur ir arī baltā krāsiņa. Tā atšķaida to krāsas spilgtumu. Nu, katrā ziņā tas man bija pārsteigums, tas bija jaunums. Vienīgais, ko es nožēloju, ka es nopirku no katras krāsas pa vienai ficītei. Sveiciens manai draudzenei. Es zinu, ka viņš jau noskatīsies, bet es nezinu, vai viņa atceras šo teicienu, ko viņa pati man teica. Mums ir jādod no tās dzīves, kurā valstī mēs dzīvojam. Šoreiz par Pācīti. Un Pācīte ir sakrāsojusi Ziemassvētku dzīves. Es iepirku sev un draudzenēm dāvanā, un Ziemassvētku kolekcija viņiem ir. Un tādas skaistas dzīves. Un tāds īsts, salavecīgas. Tās īsti skaistas, viņas mazliet atšķiras tās krāsiņas, bet man tik ļoti gribējās. Un vēl tā smarža Pācītē. Tas vispār fantastiski, vai ne? Jā, tie ir mani jaunumi, par ko es esmu stāvā sajūsmā. Nu, un mans vīra draugs, kārtojot savu mantoto īpašumu, atrada ļoti daudz adīšanas grāmatas no savas mammas laikiem, varbūt pat vecmāmiņas. Un zinot, ar ko es nodarbojos, viņš man vispirms paprasīja, vai es viņas vēlos vai es nevēlos. Loģiski, es vēlos. Es uzskatu vienkārši, ka tādas vērtības mēs ārā nedrīkst, tas ir grēks, un es pieteicos, un tā es tiku, man gan viena ir pašai, bet tas nav nekas, un tā es pieteicos, un tiku pie vecajām labajām adīšanas grāmatām. Es zinu, daudz šīs jau zinu, un tas viss ir kārtībā, bet tas tāpatās, kā es Stellas izglābu no ugunskura. Arī šīs grāmatiņas, Nē, viņām bija jānokļūst pie manis, nevis jāsilda māja vai kaut kas tam līdzīgs. Un vispašākais ir tas, ka šī te viena grāmatiņa, adījuma parauga, bet tā ir pirmā daļa, viņa ir izdota 1958. gadā, jā. Tā īstenībā, tā ir vērtība, tā ir jāsaglabā, un raksti tur tāpatās ir, un tas jau nekas nemainās mūsdienās, jā. Tas varbūt tās vizualizācija vairāk mainās, bet pamats jau paliek tas pats. Un tāpēc, paldies vietu draugam, mans grāmatu plaukts ir kļuvis bagātāks un smagāks. Vienā vakarā kalnu namiņā, kad darbiņi visi bija pabeigti, es nezinu, Diegu atlikumiņi daudz, un te es nolēmu uzvadīt vēl vienus sildrocīšus, roksilžus, uzrocīšus, vienalga kā viņus sauc. Tie ir radīti no limbašu tignes dzies, un zilā krāsņa gan ir nākusi no Igaunijā, kādu adīja. Kas tā bija Igaunija? Teksrena. Tā Lietuvas. Bet ļoti skaista zila krāsa, tāda rudzu puķu. Nu, vienmēr sakot, es vienā vakarā uzvadīšu šodus te roksildīšus. Rakstīņš, redzat, kāds rakstīņš? Tā, un tas jums kaut ko neatgādina, bet rakstīņš beigas smuki izskatās tēķins. Rakstīņš ir, šitais te.
Nu, nav jāizgudro ritenis no jauna īstenībā, ja rakstiņi priekšā viņus var izmantot jebkur roksilžos, kur vēl tamborētajos grozu, kamoliņu, mājiņās, groziņos. Un vienmēr sakot, var uzadīt ļoti, ļoti skaistus maucīšus. Man ļoti patīk. Šos es došu uz Ziemassvētkiem prom, uz Ziemassvētku tirdziņu, tāpat kā, kad es vasarā rādīju vēl divus. Bet tas projektiņš, ko es vēlējos, man viņš līdz galam vēl nav sanācis noslēgt, bet tas jau nekas brīvajā brīdī, tad, kad nebūs ko darīt, man tikai līdz tam jānokļūst kādreiz, tad es arī pabeigšu to savu sākotnējo ideju, arī turpināšu ar vēl dažiem pārīšiem. Tātad jūs jau zināt, ka šis džemperītis man ir meža džemperītis un no Klipana saules adīts. Un es jau iepriekšējā reizē vai kaut kad iepriekš izteicos, ka es labprāt gribētu tādu vēl vienu, līdzīgi kā Sārai, no 2 rakstiņiem tikai. Un es viņu uzadīju. Un jā, tas ir mans otrais pabeigtais darbs, pieņemsim pašlaik, ko es jums rādīšu. Un jā, es viņu tūlīt jums parādīšu. Eju pārģēties. Un tad šis ir mans otrs džemperītis. Es viņu esmu nosaukus par zvaigžņu džemperīti. Adīts atkal no Klipana saules. Es gribēju sarkanu ar baltu. Sarkanu. Īsnībā sarkana tur bija tikai tāda bāli sarkana. Tā kā izbalējas ugunsdzēsēja mašīna. Un šī nav sarkana krāsa. Viņa pēc saistības saucas terakota. Īsti sarkana tur nebija, nu, bet es ņēmu tādu kādu krāsiņu, kā ir. Tātad viņa pēc esnības ir tumša sarkana. Kamerā jums atšķiras, man viņa ir vēsāka nekā jūs viņu redzat, bet tad uz tā iepriekšējā džemperīša pamata es uzadīju šo. Jā, ideju es aizņēmos tātad no Sāras, no Nīderlandes, es Sāra podkāstā, kurš šo džemperīti rādīja. Jā. Ņērbi izmantot tikai 2 rakstiņi. Nu, un es šeit arī izmantoju. Un viss pilnīgi tas pats tāpat uzbūna, tam līdzīgi ķibeles kādas man te gadījās. Es ielikšu šeit arī vienu videoklipu, to, ko es neieliku iepriekšējā reizē, stāstot par meža džemperīti. Kas viņā atšķīrās un pie kā noteikti bija jāpiedomā. Ielikt arī to klipiņu, tad turpin stāstīt par šo džemperi. Mazliet vēl par šo džemperīti. Ja Žanetei ir fantastiski aprakstīts viss līdz pēdējiem valdziņam, tad šajā džemperītī tā nebija. Piemēram, par rociņām. Un līdz ar to pašam nākas izdomāt, kā tur tos rakstiņus salāgot tad, kad notiekās saīsināšana rociņas. Kā man te gāja? Ar briedīšiem viss kārtībā. Tur man ir tāds caurumiņš. Zaķis man ir kaut kur nošķilts. Kur ir? Jā, te ir nošķilts zaķis. Sirsniņa mazliet nošķilta. Vāvere. Saspiesta. Bet ķepiņas. Tas man nepatika, bet viņas ir gandrīz dubultā. Bet neko darīt. Es noteikti nākošais taisīšu savādāk. Tad taisīšu pēc savu dizainu, tad es taisīšu tā, kā es gribu. Un varbūt neiet ciklēšos tik ļoti uz to, ka, ja šis rakstiņš šeit ir, tad, nu, vienmēr sakot, kad sakrīt viņi pa valdziņam pilnīgi visam līdz lejai. Tik skrupulozi nevajag. Jā, vai jūs dzirdat dzērves? Izbaudām. Jums praktiski visi gājputni ir aizlidojuši. Nē, tie gulbju kāsīts aizlidoja. Jā, rudens galu galā. Tā, tas par šo te arī būs viss. Un tātad šī džemperīša pamatā ir atkal meža džemperītis, jeb meža džemperīša pamatā ir tas tur džemperīts. Klipana saule, 3. mērā adatas, unicorn adatiņas, izmantot tikai 2 rakstiņi.
Sākšu uzreiz, kas man sanāca šai zīte, ko es uztaisīju no defekta par efektu. Es uzvedu to pirmo josliņu, un tad es adu otro. Un tad es ievēroju to, ka starp pirmo un otro man ir nevis 2 rindiņas labiskais adījums, kā meža džemperītī, bet 3. Cilvēks, radošs cilvēks, to neuzskatītu par kļūdu, es to uztaisīju par efektu. Līdz ar to es starp visiem rakstiņiem man ir 3 labiskās rindas. Viss. Nav nekādas problēmas, atrisinu no defekta par efektu, un man liekas, ir tīri labi. Jo vēl tāda lieta, ka šis rakstiņš ir konkrētu rindziņu augsts. Bet meža džemperītī eglītes ir augstākas, briedīši arī, un līdz ar to tā 3. rindiņa bija tieši kā punktiņš uz ī. Šis džemperīts ir, jūs redzat arī pagarinātais stēlīts, man tā patīk. Bet viņš ir tieši tikpat josliņa daudz garš kā tas džemperīts. Te to garumu vienkārši dod tās labiskās rindas, bet tas džemperīts svēra 413, 16 cik tur tie grami, šis svēr 369. Kā tas ir iespējams? Man nav nejausmas, varbūt pašā dzīvā. Grūti pateikt, jo vispār meža džemperītim es atdot ievēroju, ka baltā dzija no klipana saules viņa ir tievāka nekā pelēkā, tātad stingrāk nospriegot tas vērpums. Un tāpēc es atdot ļoti centos ievērot to dominantas valdziņu, līdz ar to es to balto centos izlikt uz augšu, lai baltais izceļas. Šeit es īstenībā darīju to pašu, lai arī te baltais un sarkanais bija vienāda biezuma. Bet viss ir tāpatās. Man šis džemperīts arī ļoti patīk. Vienīgais, kas man īsti nevisai liekas forši, kad, tēt novembrī bija tāds, šis ir patriotisks mēnesis, un, kad tas taistījās vairāk ar sarkano, ar svētkiem, tagad varbūt tās visiem saistīsies ar Ziemassvētkiem. Man viņš ir zvaigžņu džempers. Man vienalga, ko citi saka, mans pieņēmums ir šāds. Jā, es esmu ļoti pārsteigta īstenībā, tātad 369 gramu džemperītis, atkal izmaksu ziņā tas ir ļoti lēti, adatiņas numur 3 adījās ļoti forši, un šeit tā vielīšu vieta, te bija tie rakstiņi vieglāk pielāgojami, un vieglāk pielāgojami līdz ar to tādas mazākas tās starpiņas ir, bet, rociņās tur aprakstā nav padomāts, kā viņas tur pieslīpēt labāk, lai ērtāk, lai ar tiem sādījumiem to sašaurinājumu dabūtu, kā tos rakstiņus labāk izvietot. Brīva improvizācija. Līdz ar to man ar tādu brīvu improvizāciju, un šeit ir viss kārtībā, tur nekas neredzās īpaši, un tā. Es īsti nezinu, kurš džemperīts man labāk patīk, tas vai šis, man viņa abi patīk, vēl vajadzētu 3, bet pēdējo reizē, kad bija klipana saulē, diemžēl dzīve krāsiņas nebija tāds, kāds man gribētos, jo tur vairāk bija sunu zaļie, brūnie, dzeltenie, oranžie. Tad līdz ar to tādi meža tādi un siltie un zemes tonīši tādi, kas īsti nav man vairāk tādi vēsie tonīši patīk. Tātad, kad jau citā reizītē, ja? Tātad, jātais noteikti vēl 3. ir tikai ar pilnīgi savu domu lidojumu un tam līdzīgi. Tas ir 2. gatavais darbs. Tēt es rādīšu 3. gatavo darbiņu un stāstīšu par to. Nākošais gatavais darbiņš, kas uz filmēšanas brīdi nav gatavs, bet jums visdrīzāk ir, jo man viņš ir jāpabeidz tuvāko 2 dienu laikā, bet dienas solās būt tumšs, un uzfilmēt es viņu nevarēšu, pastāstot. Bet, tātad sākšu stāstīt to pamatdomu.
Man tika pasūtīta, man gribētos teikt viņu, ka nevis tas ir tā kā šalla džemperis, bet ietīties šallē džemperis, bet es droši vien uzlieku kartiņu, kāds izskatās. Neaizmirstu kartiņu ielikt. Tad man tāda tika pasūtīta, es jau viņu arī pati sen to gribēju un tam līdzīgi. Un es prasīju, nu, kādu materiālu mēs te gribam, jo oriģinālā tur tāda mohēra veidīgs, tāds gaisīgums ir. Un cilvēks, kas man viņu pasūtīja, teica, noteikti ne mohēru. Un tad es piedāvāju variantu vilniņa plus alpaka no Drops, un tā ir Flora. Un, man liekas, viņa vienkārši tāda forša mīksta patīkama un būs silta. Un cilvēks bija atsaucīgs un teica, jā, tāds sastāvs derēs, jo šī ietīties šallē, šis izstrādājums ies atkal uz Somiju. Nu jā, siltums tur ir svarīgs. Kā Ziemassvētku dāvana tā būs. Nu, lūk, es sāku adīt šo te šalli no šīs te dzies, un stāstu uzreiz, ka nekādi blīvumi pirms tam uzadītie paraudziņā nestrādāja. Vismaz man ne. Tāpēc īpaši lielu jēgu es paraudziņu adīšanai neredzu, jo viņi tāpatās lielajā izstrādājumā, nu, daudz faktoru dēļ, tomēr blīvums ir savādāks bieži vien. Tad tur rakstīņš, tad tur, es nezinu, tur lielā izstrādājumā mums savādāks, tomēr tas blīvums ir valdziņa savādāk sastājas vairāk. Un, nu, vienmēr sakot, blīvums man diezgan pievīla. Bet internetā ir ļoti daudz, teiksim tā, tie izmēri, kādi vajadzīgi šeit te ietīties šallē, jaciņā, es nezinu. Un vispirms jau es paskatījos meitenes, nu, dizaineris šo jaciņu, es ielikšu linku Ravelry apakšā apraksta kastītē. Viņi ļoti skaisti izskatās, ļoti. Bet, kā es sapratu, man apraksts nav, ne, viņš tiek adīts kā one size, tātad vienā izmērā. Un es sapratu to, paskatoties, kādi tie projektiņi citiem sanāk, ka kārtējs mans teiciens, kas dar vienam, nedar otram, kas dar visiem, nedar nevienam. Jo es tur skatījos, ka tomēr cilvēki ir dažādi. Tievāki, šaurāki, platāki, garāki, īsāki, galu galā arī šīs te daļas. Un līdz ar to nedar visiem tas one size. Līdz ar to es arī piekrītu tam, ka nē. Nekādi 33 līdz 38 cm platums nederēs tādu. Tas ir, nu, ko mēs gribam nosegt. Ja mums vajag siltumu, tad vajag lielāku. Nu, lūk, uz doto brīdi, uz video filmēšanas brīdi, man ir notīts jau, es jums rādu, tā skaisti. Tā te būs vaļējie valdziņi, tāpēc man ar zilu krāsiņu, ja, jo es pēc tam tur tos uzrocīšu sadīšu, un tā tad man ir uzadīti. Ai, daudz. Nu, gandrīz 2 metri, jo šokar es viņu lieku mazgāties, un rītā piepirkšu klāt vienkārši dzīvu, uz roku daļņai. Roku daļņai diezgan liela gara, un tātad man tas platums šeit ir, viņš ir gandrīz 50 centimetri. Redzēt? Šeit. Un tur nav nekāda 30, 35, 38. Man sākumā tā netīšām sanāca, un es to visu ārdīju ārā, jo vajag, nu, siltumam vajag nevis kaut ko mazlietiņu nosegt. Un līdz ar to būs tāda ietīties šallē jaciņa. Un man pašlaik ļoti patīk. Un, ja izdosies tā, kā es vēlos, tad es domāju, es vēl kādu tādu uzadīšu, bet no citiem materiāliem. Te man ir atzīmēts. Tātad es atdu 2 pavadienos un 4. izmēra adatiņas. No vienas ficītes var uzadīt šādu gabaliņu, no te jau ir 2 ficītes kopā un ir iet šāds gabaliņš. Nu, vienmēr sakot, es addu daudz dikti un šodien man ir atlikusi, man ir 2 ficītes jāizzada, un tad es liekšu šovakar mazgāties, rītā uzrocīšus un trešdien nofotografēju. Trešdien, ceturtdien aizsūtu prom. Šodien ir pirmdiena. Tā kā, ja es būšu čakla, tad drīz jūs viņu redzēsiet arī gatavu. Bet, nu, galīgos svaru es noteikti jums uzlikšu uz ekrānu, jo pašlaik izskatās, ka
550 gramu varētu būt šis galīgais svars. Bet kāds būs? Patiesībā es droši vien uzlikšu uz ekrānu. Es gribētu cerēt, ka man patiks. Bet ja man būs kāds komentārs beigās, es noteikti pievienošu, vai ne? Jā. Šis man ir tā kā 3. pabeigtais darbs. Es viņu droši vien tēt jums atrādu tuvāk. Sveiciens jums no Meža parka. Tikko safilmēju alpakas jaciņu, ko es jums varu pateikt. Īstenībā viņa ir ļoti, ļoti jauka, mīksta, forša, skaista. Īstenībā tas kopējais garums sanāca gandrīz 2,5 metri, bet viņa ir ļoti, ļoti patīkama. Man pašai viņa ir ļoti patīk, viņa ir ļoti ērta un tam līdzīgi. Bet kamēr es filmēju, pie manis pienāca ļoti daudz cilvēki un prasīja, ko es filmēju, vai es filmēju vasaru, jo izrādās nepieklājas, ka cilvēks staigā ar īsām rociņām, pārģērbjas ejas vidū, bet godīgi sakot, mākslai nav robežu, un mode prasa upurus, un tādēļ, lai to visu nofilmētu, tā man no augstuma bieži asara, es pat nepamanīju, ka īsnībā ir pavēs, un varbūt tās nepieklājas staigāt īsām rociņām. Bet es ceru, ka jums patika jaciņa. Es ceru, ka nenosalāt kopā ar mani to skatoties un ievērtējot. Bet iesaku, jaciņa ir ļoti, ļoti skaista. Un Meža parks. Teikšu, kā ir īstenībā pašlaik diezgan drūms ar jaciņas bildēšanai, bet skaisti. Tāpat tās pastaigāties starp priedēm ir skaisti. Jaciņas kopējais svars sanāca aptuveni 550 grami. Viņa ir skaista, silta un ļoti, ļoti mīksta un patīkama. Tā ka īstenībā drops flora pie šīs jaciņas derēs ļoti, ļoti labi. Bet es zinu, ka būs arī vēl kāda jaciņa. Tā ka jau tiksimies uz citām bildēm, citā vietā varbūt tās. Tas šoreiz no Meža parka arī viss. Un it kā mēnesis ir pagājis, un es jums rādu 3 gatavus darbus, bet gluži jau tā nebija. Es uzadīju vēl ekstra garās pīņu zeķes, un viens tāds pāris man prasa 40 stundas manu darbu. Un es tādus uzadīju 2, tātad reāli tās jau ir 2 nedēļas. Tā kā es domāju, īstenībā diezgan produktīvi.
es ielieku vienas, viņas bija melnā krāsā. Un es ielieku otras, un tās bija plūmi krāsā. Garas, lielas. Jā. Pasūtījumi. Tie putnus nosēdina zemāk, un īstenībā, jā, pašai radošums tad mazliet saplūk, jo es nevaru darīt to, ko es vēlos. Jā, bet tagad gan pāriesim pie maniem plāniem. Un tā, rādīšu jums vienu no saviem darbiņiem procesā. Ir tātad dzimšanas dienas uzmetums. Es mēģinu latviski to tulkot, tā varētu domāt, ka tā ir. Un varbūt tās ir arī lidmašīnas uzmetums. Es nezinu, bet ja nav, tad tagad būs. Vismaz man būs. Tātad lidojot uz Itāliju, protams, ir vajadzīgs kaut kas, ko adīt tur, adīt lidojumu laikā, adīt lidostās, kamēr jāgaida ir lidmašīna un tā. Līdz ar to, jā, es biju sagatavojusies, pateicoties manai mammai, kas man nopirka tātad diedziņu Universe no Hobby. Un īstenībā paldies mammai, viņa man nopirka arī Knit Pro
Pro adatiņas, numur 3, koka adatiņas, lai mēs varam tā droši iziet cauri drošības kontrolē. Un jā, nu, un es sāku adīt lakatu. Man liekas, es diezgan daudz uzadīju. Tas ir tikai lidostās un lidmašīnā. Jā, bet es esmu uzadījusi, nu, ja pēc rindu skaita, tad pusi. Nu, tālūk. Man ļoti patīk, viņš ir tātad zili lilīgs tāds ar spīdumiņiem. Jūs redzēsiet spīdumiņus? Spīdumi laistās viss, nu, fantastiski, vai ne? Burvīgi. Šis ir tātad mans lidojumu projekts. Es neplānoju viņu ikdienā adīt, jo, lai nākošais tā, kad lidoju kaut kur, lai man ir, nav jādomā, ko tagad. Tā kā īstenībā projektiņš ir iesākts, atliek tikai ņemt līdzi un mierīgi sēdēt un adīt. Jā, nākošais darbiņš. Darbiņš procesā. Nu, tā kā es biju diezgan ļoti nopietni apslimusi, es domāju, ka es uzņēmos varbūt mazliet visu kā pa daudz, un man tiešām fiziski pietrūka spēka šo projektu turpināt. Es viņu nepabeidzu. Šis ir Dženiferas Šteingās testa adījums. Hardwester, uzrakstīšu. Viņš, starp citu, jau ir iznācis aprakstīņš, bet es savu testa adījumu nepabeidzu. Es fiziski nevarēju, man vienkārši tiešām pietrūka spēka. Līdz ar to es viņu noteikti pabeigšu, bet vairāk vitamīnus saimīšos. Bet šis te ir, lūk, mans džemperītis. Tēlītis ir uzadīts, te ir jāda aizmugurē mēnesiņš. Īsnībā tas zilais ir tirkīza krāsiņā. Es viņu visu tā, es baidos, ka es noraušu no datām. Bet, nu, viņš ir ļoti skaists, aplītis. Un kāpēc atkal melns ar kaut ko? Tāpēc, ka pēc saistības tur ir tirkīza zilā krāsiņa, bet jūs viņu īsti neredzat. Jums viņi rāda tādu zilāku, tumšāku. Tāpēc, ka man ļoti patīk tirkīza zilais uz melnu, kā izskatās. Un tāpēc es gribēju šādas spalvas. Tās ir atkal lapas, bet man viņas ir spalvas. Nu, es nevaru. Man viņas ir spalvas, un tāpēc šis te arī džemperītis, tad, kad viņš būs gatavs, viņš man būs vēl viens spalvu džemperītis. Viņš būs ļoti skaists, atliek tikai tad, nu, mazliet paturpināt. Būs spēks, būs arī turpinājums. Bet šoreiz jums teikšu paldies, ka noskatījāties, priecāšos par īkšķītī, pateikšos par kanālu abonēšanu, un tiksimies iespējams jau pavisam drīz, decembrī. Atā!